labs vakars! Ai, cik ilgi mēs gaidījām šo brīdi! Vēl tikai viena diena, es pateikšu, stundas skaitītas. Mēs iesoļosim oficiāli pavasarī. Un tad būs gals bēdām un sirdscēstiem drumiem, jo pavasarī, kā mēs zinām, cilvēki iemīlās. Bet, lai cilvēki iemīlētos, viņiem vajag arī attīrīt dvēseli. Un dvēseli taču var attīrīt tikai ar dziesmu, vai ne? Tāpēc es atkal eju studijā, meklēju 6 pašus talantīgākos, lai varētu turpināt cīņu uz skatuves. Es eju. Ziniš, tu dziesmu par rozīti. Nezini? Labi. Tu noplūc rozīti un sapūres krājas, bet kāda bita pēc tās rozītes raud. Tā kusi pielido un ausī tev dūs, par puķiem priecājies, bet nenoplūc. Kas dārzā biti, grožu dārziņā, kas dārzā biti, grožu dārziņā, grožņā biti, cauri zaru zāriem, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapām, ja citu atrod lietas to savā vietā, ja citu atrod lietas to savā vietā. Iedzied man kaut ko. Naina. Lai dzīvo rozīte, vēl viņa sirds. Labi. Tu madānā, lai rozīte mirst. Bet ja tu rozē garām ej, tad zini tev tās vidu pasaulē. Kas dārzā Labi. biti, grožu dārziņā, kas dārzā biti, grožu dārziņā, grožņā biti, cauri zaru zāriem, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapām. Ja citu atrod lietas to savā vietā, ja citu atrod lietas to savā vietā. Tu tikai pasmējies un rozīti blūdz, un atkal bita klusi ausī tev dūdz. Kad roka rozīti pie cepures ceļ, vairs bita metus tev un sātīgi ceļ. Kas dārzā biti, grožu dārziņā, kas dārzā biti, grožu dārziņā, grožņā biti, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapām. Ja citu atrod lietas to savā vietā, ja citu atrod lietas to savā vietā. Lūk viņi, kuriem bija pašas dzidrākās, pašas skanīgākās balsis, nu vismaz no manas vietas raugoties. Ja? Es pieļauju, ka zālē daudz gudru un talantīgu dziedātāju. Jā, ne par velti es saku gudru, tāpēc, ka šodien mēs dodam galveno balvu no Ondo LV, naudas balvu un šo kausu. Un arī Galaktiko dāvanu karti no Tirdzniecības parka Alfa ne tikai tam, kuram ir lieliska balss, bet arī tam, kuram ir laba galva. Jā, jo tikai ar tādu galvu cilvēks var atcerēties visus dziesmu tekstus. Pirmais pārbaudījums ir sekojošs. Mēs jums liksim turpināt iesākt to, proti grupa dzied, apklust, un jums jāsāk vieniem pašiem dziedāt. Ja jūs to varat bez kļūdām izdarīt, tad jūs turpiniet. Ja ne, ieņemam vietu skatītāju zālē. Ilze ir gatava? Ilze ir gatava, grupa jau sen ir gatava, un dziesma, ar kuru mēs tevi grasamies mazlietiņu paspīdzināt, ir Sikspārņa Fledermauša dziesma. Tumšs kā pekle, laiks tak kausi, saldā miegā kājām gaisā, guli fledermausi, un sazīdaina un mīsa, nakts no zāga plīšam, garām sārtā
tavām stārķa kājām. Ilze! Man ļoti patika, Ilzīt, tāds sievišķīgs. Notika. Es ceru, ka tev mašīnai kāda ķibeli gadās tur ir nostājas ceļā. Jā. Un uzreiz atbrauc palīgā kāds no vīrišķīgajiem, skaistiem ceļa puišiem. Agnese, ņem tu rokā mikrofonu, un es ceru, ka šī dziesma tev atnesīs veiksmi. Ilzīt, tu nebedā, vēl visādi var būt. Ceri, ka Agnese neies. Pēdiņos, kur tumškā peklē laiks nek gausi. Saulā miega kājām gaisā, guli flēderbalsi. Tumsa sīdaina un mīkstā nakts no zāļa plīša. Savos spārnos ietinieties, Mefistofelīši. Ir! Cik labi! Agnesīt, es tev pateikšu, es ļoti priecājos, ka tu iekļūst finālā, un vēl vairāk priecājos visi mūsu operatori, jo tava dzeltenā kleita, un taisni iedarās mums šitajā te dekorācijā. Jā. Atdod mikrofonu Aināram. Ainārs arī šodien ir man pieskaņojies. Paldies tev, Ainār. Ainār, tava dziesma šodien būs Lecam pa vecam. Augšu, lecam uz leju, lecam pa jaunam, lecam pa vecam, lecam. Lecam uz sāniem, lecam uz priekšu, lecam uz āru, lecam uz iekšu, lecam. Lecam pa vecam, lecam pa jaunam, aitiņa teica savam vecam maunam. Lecam pa jaunam, lecam pa vecam, lecam pa kādi un pāri plecam, lecam. Ak, mana mīļām! Tu lec uz augšu, es viens tur lejām, te palikšu. Ak, mana mīļām, tu lec uz augšu, es viens tur lejām, šeit palikšu. Ainār, skatītāju mīlestība Aināram ir pelnīta, bet Aināram šeit mēs esam ārkārtīgi riebīgi un ārkārtīgi piekasīgi. Tu visu nodziedāji gandrīz pareizi. Acīm redzot, tavā novadā mazlietiņ savādāk dzied to vienu vietiņu. Un, diemžēl, es nevaru tagad tev ieskaitīt, bet tās nekās. Vēl nekās nav beidzies. Dod mikrofonu Jānim. Jāni, es ceru, ka tu pamanīji, kurā vietā viņš atļāvās improvizēt. Varbūt, ka manām novadā arī būs līdzīgi vārdi. Nu, varētu būt, ka tavā nodabā. Novadā, tavā novadā dzied. Manā nodabā. Pa savā nodabā. Labi, aiziet. Lecam uz augšu, lecam uz leju, lecam pa jaunam, lecam pa vecam, lecam. Lecam uz sāniem, lecam uz priekšu, lecam uz āru, lecam uz iekšu, lecam. Lecam pa vecam, lecam pa jaunam, aitiņa teica savam vecam aunam. Lecam pa jaunam, lecam pa vecam, lecam pa kādi un pāri plecam, lecam. Ak, mana mīļā, tu lec uz augšu, Es viens te lejā, te palikšu. Ak, mana līļā, tu lec uz augšu, es vien taču lejā, te palikšu. Nu labi. Vientuļš. Negribu būt vientuļš. Tas vien brīdi man likās, tas novads jums ir viens, bet tad beigās Tomēr vientuļš. pareizi, es vientuļš, nevis viens te vientuļā. Jāni, tu ieņem vietu. Ainār. Gita. Tava dziesma ir ārkārtīgi skumīgs nosaukums, bet cerams, ka tas nosaukums un tā dziesma tev atnesīs veiksmi. Pazudušais dēls. Debes malā redzu jaunu rītu,
saule jūras viļņos rotājās. Vēl stunda šī skaļā lidmašīnā. Pirms viss, ko gaidu, acīm parādās. Sēž blakus kāds no Krievijas un rāda fotogrāfijas, bet negribu tās redzēt ne par ko. Manu draugu domas manas ar tik vienu jūtu cilās kār, kas pārnu redzu savu mīļāko. Labrīt, Rīga, vai tu mani redzi? Tu māte, es tavs pazudušais dēls. Dzimis te, bet audzis tālā Amerikā. Gita, es jau iepriekš Čikāgas piecīšiem saku paldies par to, ka viņi mums sarakstījuši tik daudz dziesmas un ka mēs varam šīs dziesmas izmantot savā labā. Un mēs viņas reizēm arī pārveidojam. Nu, tā, mazlietiņ, kā tas noticis arī Gitas gadījumā, gramatiskās formas pamainījām, bet Melita mēģinās to visu labot. Kas zī, varbūt pazudušais dēls, Melitai būs vēlīgāks. Sēž blakus kāds no Krievijas un rāda fotogrāfijas, bet negribu tās redzēt ne par ko. Manu draugu domas manas ar tik vienu jūtu cilās, kā gar spārnu redzu savu mīļāko. Labrīt, Rīga, vai tu mani redzi? Tu māte, es tavs pazudušais dēls. Dzīvu te, bet augu tālā Amerikā. Vai atgriezties man kādreiz reiz būs lemts? Vai atgriezties vai mājās reiz būs lemts? Nevaram tev ieskaitīt. Diemžēl tu beigās rečetējot izlaboji pati savu kļūdu un Ilzē tagad tas būs jānodzied. Sēž blakus kāds no Krievijas un rāda fotogrāfijas, bet negribu tās redzēt ne par ko. Manu draugu domas manas ar tik vienu jūtu cilās, kā gar spārnu redzu savu mīļāko. Labrīt, Rīga, vai tu mani redzi? Tu māte, es tavs pazudušais dēls. Dzīvu te, bet augu tālā Amerikā. Vai atgriezties reiz man būs šeit lemts? Nē, nē, jā, nē, nē. Nu, Ainār. Nu, Aināriņ, tava kārta. Sēž blakus kāds no Krievijas un rāda fotogrāfijas, bet negribu tās redzēt ne par ko. Manu draugu domas manas ar tik vienu jūtu cilās, kā gar spārnu redzu savu mīļāko. Labrīt, Rīga, vai tu mani redzi? Tu māte, es tavs pazudušais dēls. Dzīvu te, bet augu tālā Amerikā. Vai atgriezties man mājās reiz būs lemts? Beidzot! Beidzot! Jā, tie mazie vārdi. Ainār, ieņem vietu. Gita, tu saproti, ir viena vieta tikai uz briežu vēl brīva. Viena vieta. Dari, ko vari, ja? Dziesma vēl nav par vēlu. Teicini mani, es vistu, teicini mani kā rosi, tikai caur uzīstumu, tu man dzīvību dosi. Teicini mani, es vistu,
vēl nav par vēlu. Ziedēšu ilgi, ziedēšu koši, ziedēšu es tevi sadedzinātā. Jā! Ir! Gita! Ir! Izklausījās, ka tu zināji šo dziesmu. Šie 4, kas man aiz muguras, lai mazlietiņ padreb. Jo tagad reklāmas pauze. Sanāciet, sadziediet, sanāciet, sadziediet. Sanāciet, sadziediet, sanāciet, sadziediet. Lūk, viņi 4 mīlulīši nostājušies te vienā vēl pagaidām diezgan vienlīdzīgā rindiņā. Vienlīdzīgi tāpēc, ka viņiem nav punktu, bet drīz tas viss mainīsies uz augšu, jo punktu skaitīšana pavisam drīz sāksies. Agnese, izskatās, ka tu arī esi diezgan droša ar mikrofonu un ar dziesmu, kas man liek domāt, ka koru kari vismaz ir tavā kontā. Jā. Tā ir, es tev kaut ko atceros. Vismaz viens man ir. Jā. Jā, pat ne 2. Jāni, es nevarētu gluži apgalvot, ka esmu redzējis tevi solo izpildām bieži vien uz skatuves daļiem, bet gan jau, ka koris arī kaut kādu lomu tavā liktenī ir spēlējis. Pareizi, Baiba, kaut kur tu mani esi redzējis. Jā. Un tu esi mani redzējis Lielvārdes korī. Tieši Pie tā. Aijas Andrejos. Ainar! Jā. No, kad tu pirmoreiz sāki dziedāt tā pa īstam ar pantiņiem un piedziedājumiem? Tā kā man mamma teica 5 gadu vecumā, kas dārzā bija pirmā dziesma? Kas dārzā? Pirmā dziesma? Kaut kā tā, jā. Gita. Jā, no, kad tu sāki dziedāt? Jā, nu sāku dziedāt jau arī dikti sen. Es domāju, tikpat sen, cik mani kolēģi blakus, bet man arī bijis tas lielais prieks dziedāt kopā ar Māras kori, Rīgas zilo kori, koru kari 3. Labi, Agnese paliek, sāk pelnīt pirmos punktus, jūs pagaidām ejat drebat savās vietās. Agnese, tu zini, vārdu spēle ir sekojoša. Parādās uz ekrāna vārdi sajaukti vienā murškulī. Un tev tas viss ir jāatšifrē, jāsaliek loģiskā secībā, kā dzejnieks to ir iecerējis, un jānodzied pareizi. Taurenīši tejā viegli, viegli slīd. Vai ar mani tejot nāksi princesi? Taurenīši sen jau saldi, saldi dus. Nedzird mūziku un apkārt ļoti klus. Tad, lai paliek tejā mīļo princesi, tikai teic, ka projām neaiziesi rīt. Ja tu vedīsi, kur nakts violes iet, tad man negribēsies vienai projām iet. Ir? Baiba ir? Jā, grēks, grēks. Par tik skaistu teikumu kaut kādu atzīmi likt, bet tomēr man jāteic, godam nopelnīti 5 punkti. Paldies. Tiešām. Un atcerieties, pavasaris taču tūlīt pie durvīm, tūlīt visiem ies vaļā hormoni. Kas te notiksies? Atcerieties šo dziesmu. Ar šo dziesmu var jebkuras meitenes sirdi uzlaust. Gandrīz jebkuras. Labi, Jāni, lūdzu, lūdzu. Lauzīsim Lauzi. Es domāju, ka tev siržu lauzēja status jau sen ir iedots. Jā, jau no 5 gadiem. Es ceru. Kultiņā. Jā, un tāpēc... Jā, vai ne? Kā Ainās teica. Tāpēc mēs izvēlējāmies tev patriotisku repertuāru, lai pulētu tavu labo slavu. Jā, kaut ko Teic, nopietnāku. kur zeme tā. Teic, kur zeme skaistākā, tur, kur smilgas iet,
līdz, kur skarbā zeme tā. Tur, kur akmens ciet. Te ir tava dzimtene, smilšainais krāsts. Te pa baltu miglastīgu ceļu māju prast. Jā. Esmu arī pietiekoši nopietns. Jā, Jāni, 5 punkti. Jā, kas gan nezin šo dziesmu arī no slavenās filmas Limuzīnas Jāņoks krāsā, kur šī dziesma, tik skaisti iedarās tajā ainavā, ko mums kino operators tajā brīdī rāda, un Ainārs nāk, lūk, šeit un dzied pilnīgi citā ritmā. Es pat gribētu teikt, disko soli, zini? Kaut kādā, jā. Disko soli. Šajā dziesmā ļoti labi var uzdejot disko. Un, starp citu, klasiskais disko solis arī, kā tu zini, atkārtojam uz 12, 3, 6, 9, uz 12, 3, 6, 9. Aiziet, vēl ir laiks! Saulētā klusi, zemi pielījusi vasarā. Savu rīta vēju vēl, sapnī sameklēju vēl. Vēl ir laiks. Brūnais tāds vasarai pieskāries. Vēl ir laiks. Mūsu ceļš vasarai cauries. Tur atmodīni mani skats, skanēs zilies vārdi kād. Skanēs tie. Tad iesim tuvāk saulei un tuvāk mīlestībai vēl. Iesim tur. Tā, Ainār, paņem brilles tagad, paskaties. Kur tu redzi tur sauli? Tajā visā. Kur tu tur redzi? Mēs tev iedevām vārdus priekšā. Mēs tev iedevām vārdu. Tu aizrāvies tātad. Tev tur bija tāda mīlestībā tavā iesim kā ziedu pļavā. Nekas. Tā labā ziņa ir tā, ka tu nekur nepaliec. Tepat vien man aiz muguras apsēdies. Gitai mēs iedosim dziesmu, kas ļoti raksturo vienu dabas parādību, kas mums apmeklē ļoti regulāri. Pilnmēnesis naktī. Pilnmēnesis naktī, debesīs nāk un laivas slīd, tā tālas balsis aicina līdz. Pilnmēnesis naktī, kā savi no mans prom nes, mākoja laiva debesīs. Pilnmēnesis naktī, debesīs mākoja laiva slīd, tālas balsis aicina līdz. Vai tie bija čukstī, pa koku zargās vienām. Gribi mums līdz skaiti līdz 3. Ir! Mums jau ir pirmie rezultāti. Un tā, Agnese 5 punkti, Jānis 5 punkti, Ainārs atvērts punktiem un Gita 5 punkti. Mēs ejam tālāk un šis kaus un naudas balva, ko mums laipni atvēl Londo LV un arī dāvana karte no Albas, gaida savu īpašnieku, un tāpēc Agnese ar Jāni nāk šeit abi divi priekšā un cīnās jau divatā. Pāru sadziedāšanās. Tātad viens dzied vienu frāzu, otrs otru. Viens dzied vienu, otrs otru. Sāksim Agnese pirmā iedzied, Jānis pēc tam. Redziet, tur tas noslēpums ir sekojošs. Acu skatiens var gan palīdzēt
gan arī nojaukt visas domas. Un nevar zināt, kurš gadījums vēl ir labāks. Nu, bet tagad sākam cīņu. Grupa dzied, un tajā vietā, kur viņi atstāja jums brīvu vietu, tur jūs droši maucat iekšā. Un jūsu dziesma ir Tur aiz mākoņiem. Saule. Viņa teica vīnu lejot. Viņa teica vīnu lejot, un tad aizgāja ar vēju. Ziedu pļāvā dejot, zilā ziedu pļāvā dejot, bet es nevēlējos ticēt. Un es teicu, nevar būt. Un es teicu, nevar būt. Tur tas melnās mākoņēnas nepaliks un nenopzūd. Tur nepariet un nepazūd. Tur tas melnās mākoņēnas nepariet un nepazūd. Aiz mākoņiem ir saule, Tur aiz mākoņiem ir rīts. tur aiz mākoņiem ir rīts, tur aiz mākoņiem ir labi. Lūdzu, paņem mani līdz, lūdzu, paņem mani līdz. Nu ko, šī dziesma, starp citu, atnesa pārsteigumu pašam dziesmas autoram. Viņš ir kādā savā intervijā atzinis, ka viņš nekad šo dziesmu rakstot nebija iedomājies, ka viņu tik bieži izpildīs bērēs. Bet tā ir noticis patiešām. Un šī dziesma atnesusi ir pārsteigumu Agnesei 15 punkti. 15. Tas ir maksimums. Un Jānis arī neaiziet tukšā. 5 punkti Jānim. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Ainārs un Gita. Un jūsu dziesma. Oi, kas mums šodien pa dziesmā? Taurenīts. Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns. Gāju vientuļš bez mērķa kaut kur. Gāju vientuļš bez mērķa kaut kur. Kad kā sapnī prekšņu pretī nācis maidošā. Tā kā taurenītis laukmalā. Tā kā taurenītis laukmalā. Taurenīt, mans taurenīt. Atlido īst kā zīds. Tavi glāsti bija kā zīds. Taurenīt, mans taurenīt. Atlido uz īsu brīdi. Atlido uz īsu brīdi. Tavu acu kvēlošās dzīles. La 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 la. Mīlas atvarā lika man grib. Tavu skūpstu simfonijā laiks apstājas. Bet tad projām man bija jāsteidzas. Bet tad projām man bija jāsteidzas. Jā.
Jā. Pirmie 15 punkti. Paldies. Gita, 5. Nav nekas tāds traks. 5 arī ir labi. Nu ko, mainamies. Agnes ar Aināru tagad pavasarī, vai tur visādas kombinācijas beigās sanāk. Sāka pavasarī ar vienu, beidz ar citu. Un rudenī saskaita cāļus. Labi, es mēģināju caur dziesmu tekstu prizmu attainot cilvēka dzīves ritējumu šajā laika posmā, bet jūsu uzdevums pavisam vienkārši. Tas pats gadījums. Tātad viens viena frāze, otrs otru frāzi. Aiziet. Es sāku. Dziesmā varbūt. Kad laimi tumšā roze ziedā, Kāds cits tev kādreiz teiksies nest. kāds cits tev kādreiz teiksies nest. Varbūt vēl kaut kur dziesmu dziedās. Ko šodien dziedāšu tev es? Kā dziedu šovakar tev es. Kad balts kā rudzu vārpa priedā, Tev garām iešu tāls un svešs. tev garām iešu tāls un svešs. Varbūt vēl kaut kur dziesmu dziedās. Kā šovakar tev es? Kā dziedu šovakar tev es. Un varbūt vēl baltas manā dzimtenē. Iebas degs, kā degām kādreiz mēs. Ievas degs, kā degām kādreiz mēs. Un varbūt vēl kaut kur dziesmu dziedās. Kā dziedom šovakar tev es? Kā dziedu šovakar tev es. Agnesei 15 punkti, Ainārs 5 punkti. Paldies zālē, paldies. Ainār, zāles palīdzība, tā ir laba lieta, bet kādreiz zāle mēdz pateikt priekšā arī nepareizi, tāpēc tikai paļauties uz to nevar. Nākošais Māris, Jānis un Gita, lūdzu. Un jūsu dziesma ir tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Naktī pīles kliedz, un tu arī neiemiedz. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Varbūt kā ir ņemts par daudz, varbūt kā par maz ir ļauts. Un varbūt par maz ir arī sāpēts. Un varbūt par maz ir arī sāpēts. Es eju no mājām klus, zvaigznes spīd un dubļi dus. Skaidri redzēt laimes maudu. Un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā,
kluss un slāpēts. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Jānim 15, Gitai 5 punkti. Mums jāsaskaita visi punkti kopā, tāpēc pasludinām mazu reklāmas pauzi. Sanāciet, sadziediet, sanāciet, sadziediet. Sanāciet, sadziediet, sanāciet, sadziediet. Beidzamais ziemas raidījums, tāds kā pavasara priekšsvēstnesis. Šodien mums ir ļoti, ļoti karsts, jo cilvēki ir ļoti zinoši un ārkārtīgi sirsnīgi dzied. Un tāpēc es gribētu paziņot lieliskus rezultātus Agnesei. Agnesei tavs punktu skaits ir 35. Jānī, tavējais punkts. Ar nav slikti 25. Ainār, 20 punkti tavējiem. Un Gita, tev 15 punkti. Nākošais pārbaudījums saucās karaoke izaicinājums. Un šeit ir iespējams gan pacelt savu reitingu, gan arī viņu atstāt stabilu, gan arī nogremdēt. Citkārt tas būtu, parasts gadījums, bet šoreiz tas ir principiāls gadījums, tāpēc kā 2 paliek, 2 iet skatītāju zālē un vēro jau to visu no malas. Un, lūdzu, Agnese, es aicinu tevi atrast pazudušos vārdus. Kopā ir pazuduši 15 vārdi. Tu tuvojies sev. Vai tu tuvojies sev? Neitrāli kāds pajautā tev visdrīzāk. Tevi nesapratīs, ka tev ir kāds, ko ir bail pazaudēt, kāds, ko tu varētu iemīlēt. Dažreiz tu vēlies būt kaut kur citur. Tava pieredze, vai varbūt tomēr ne, jautājumi un atbildes. Tu esi tur kaut kur dziļi sevi. Nekas te nenotiek tāpat vien, pat tavs pieskāriens, un es esmu aizlidojis. Bet tu esi tagad šodien un te, un tas, ko tu redzi, ir tava pasaule. Vienalga, cik skaista vai neglīta tā. Tā ir tava vienīgā. Nākot no manis, vai tu tuvojies sev? Neitrāli kāds pajautā tev visdrīzāk. Tevi nesapratīs, ka tev ir kāds, ko ir bail pazaudēt, kāds, ko tu varētu iemīlēt. Dažreiz tu vēlies būt kaut kur citur. Tava pieredze, vai varbūt tomēr ne, jautājumi un atbildes. Tu esi tur kaut kur dziļi sevi. Nekas te nenotiek tāpat vien, pat tavs pieskāriens, un es esmu aizlidojis. Andra Kiviča vārdi tev acīm redzot ir uzrunājuši. Tu viņus esi labi iegaumējusi. Diskotēkās iegaumēja. Tad, kad Diskotēkās. Andris Kivičs bija atbraucis uz manu pilsētu diskotēku, un es biju tur, un paldies viņam! Paldies viņam, jo maksimālais punktu skaits 30 iekrīt tavā kontā. Visu cieņu. Jāni, es ceru, ka tumsa
nenozīmē tev tikai izslēgtu gaismu. Tumsa mani uzrunā. Tumsa tevi uzrunā, un es gribu zināt, vai tumsas dziesma arī tevi uzrunās tik dziļi, ka maksimālais punktu skaits tevi jau uzglūn un, kā saka, gaida tevi pēc mums dziesmas nosaukums. Zemeskums. Aizmigušiem peroniem krīt sniegs un tikai lūdzu neaizej. Zem aizējošiem peroniem es pazīmējos, cenšos ziemu piemanīt. Kāpēc man vienmēr šķiet, ka laika nepietiek, aizloks ar sniegu. Un vienu nakti būs lietas, tu neaiziesi, kad nesīs sniegs, nakti baltu kā piens pēc mums. Ilgi es nāk, kā uz zemes ir sniegs, tu neaizbeigsi, tevi atvedis sniegs, mani baltu kā piens pēc mums, vēl ilgi zemes skums. Izplānots kādai pār zemi laižās, nakts un diena atkal skums. Nebrīnies, ja tevi tādzei kā nātrēs, mums vēl jāpaspēj būt mums. Kāpēc man vienmēr šķiet, tev laika nepietiek, pat tad, ja neaizmieg. No ar to nakti ir tā, kā ir. Nē, nu, ir labi. 4 punkti. Veseli 4 punkti. Jāni, ir labi. Ir labi. Ainār, lūdzu. Lūdzu. Kā tev patīk Laura Reinika repertuārs? Nu, 50 uz 50. Es ceru, ka Laurim šovakar nav laika skatīties televizoru. Es nedomāju, ka māksliniekam būtu patīkami dzirdēt, bet lai nu būtu Laura Reinika dziesma, labāk vēl neaizmiedz. Labāk vēl neaizmiedz, neaizliedz rītu apturēt. Manā tik siltājām, iespraucies, nebaidies, smējies. Tu un es, divas valodēs, apstājies atpakaļ. Ir ne tikai laiks un tvīkst, mani vaigi tvīkst. Paskatos arī tev, tās man neaizmirst. Lai zeme rīp, bet tu man labāk neaizej, neaizliec rītu azotēm. Manā tik siltājām, iespraucies, nebaidies, smej. Labāk vēl neaizmiedz, neaizliedz rītu azotēm. Manā tik siltājām, iespraucies, nebaidies, smej. Kliedz un spiedz, sikspāniski melns, aizmirsies, pamodies, mani vēls ņem un tur, vēl aiz rokas tur, tevi tā, tevi šā, nerunā.
vecotē. Mama, mama, mana tik siltājā, iespraucies, nebaidies, smej. 20 punkti! Nav nekāds 50 uz 50. Tur ir vairāk, tur ir kaut kāds 80 uz 20. Tā kaut kā tev ir ar Lauru Reiniku. Gita, tev tieši tagad ir jādzied labvēlīgā tipa dziesma Eiropa būs nesapratīs. Mans vecs, tās rakstīja vēstules, krāva tās šķupā. Nebraucā uz Vāciju, nebraucā uz Dāniju, nebija tam draugos ne Ungārs, ne Īrs. Lai ko viņš teica, runāja, vienmēr beigās piebilda, Eiropa mūs nesapratīs. Eiropa mūs nesapratīs, Eiropa mūs nepazīs. Eiropa mūs nesapratīs, Eiropa mūs nepazīs. Es maz tās rakstu dziesmas un krauju tās šķupā. Nebraucu uz Vāciju, nebraucu uz Dāniju, nav man draugos ne Ungārs, ne Īrs. Lai ko es rakstu vienāju, vienmēr beigās piebilstu, Eiropa mūs nesapratīs. Eiropa mūs nesapratīs, Eiropa mūs nepazīs. 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 Nu, laikam tās bailes no Aiņa tevi aizveda līdz 30 maksimāliem punktiem. Redzi, Aini, ir tas tips tomēr populārs. Ir. Nav par velti dzīve dzīvota. Nevienam, ne tev, ne Ainim. Jā. Viss, nu ko, svinīgs brīdis, svētkiem ziedots, kas pirms svētkiem grēkots, piedots. Lai tagad padrab jūsu sirdis. Agnes, 65 punkti. Tev jau ir nopelnīti. Jāni, 29 punkti. Ainār, tev 40 punkti. Un Gitai 45. Nu, meitenes, nāk tādas divas šurp. Mēs esam nonākuši līdz diezgan tādai kutelīgai situācijai, jo šeit ir pirmā situācija, kad kāds kaut ko var izvēlēties. Un var izvēlēties tas cilvēks, kuram vislielākais punktu skaits. Un ņemot vērā to, ka Agnesei ir lielāks punktu skaits, Agnesei ir tiesības izvēlēties. Izvēlēties piedziedājumu no Čili repertuāra. Tev šī dziedātāja ir zināma? Ir zināma, jā. Tu vari dziedāt dziesmu no Čili repertuāra, bet tu vari atteikties un ļaut Gitai to darīt. Es dziedāšu. Tu dziedāsi visu. Es pieņemu tavu izaicinājumu. Un tātad dziesmas nosaukums, kad tevis nav klāt. Nu, protams, piedziedājums. Grupa dzied, un tev jādzied piedziedājums. Okay. Aiziet! Nakdiena projām steidzas, es zinu, visreiz beidzas, un vientulība manās sajūtās. Kāds mirkļus samīputekļos, neviens man neatgriež.
Sirds man sāp, kad tevis nav klāt, nav klāt. Un nepasācīts vārds, kad tevis nav klāt, nav klāt. Ir labi, Agnese, ļoti labi. Gita, tev arī dodam iespēju. Atpogā man kreklu. Tāda ir dziesma. Man nav ko teikt par Bermudu salām, man nav ko runāt par NLO, man nav ko dziedāt par Siguldas salām, un nav ko klusēt par samaloto. Man nav ko teikt par Bermudu salām, man nav ko runāt par NLO, man nav ko dziedāt par Siguldas salām, un nav ko klusēt par samaloto. Un ja tu gribi Siguldas salām, un ja tu gribi par NLO, un ja tu gribi Siguldas salām, tu varētu mani pierunāt. Atpogā manu kreklu un palaid pa straumi to, ka nekur nav par seklu, nāc mani man to. Vai manu kreklu un palaid pa straumi to, kā kuģis, kam nekur nav par seklu, nāc mani un izmanto. Gita! Lai visi tavi pielūdzēji noņem cepuri tavā priekšā, tu cīnījies kā zvērs. Pašās beigās pieļām mazu rasas pilis kļūdiņu. Reklāmas pauze! Sanāciet, sadziediet, sanāciet, sadziediet. Sanāciet, sadziediet, sanāciet, sadziediet. Prom, bēdās! Šurp, prieks! Tāds ir mūsu šīs dienas, kā saka, sauklis, jo beidzamais ziemas raidījums un pavasaris pēc dažām stundām, varētu teikt, ir jau mūsu pagalmos oficiāli. Mēs tev piedāvājam uzspēlēt Alfas superfinālu. Un par katru nodziedātu pareizu dziesmas frāzi tu saņemsi 40 eiro. Kopā tev būs jānodzied pareizi 5 dziesmas. Tātad, ja mēs mākam rēķināt 200 eiro tev par dziesmu zināšanām. Protams, kauss arī dzen no Ondo LV. Un arī galaktikā dāvana karta no Alfas. Un tā Alfas superfināls var sākties! Tava pirmā dziesma - apliecinājums. Dziesmā, ar ko tu sāksies, ar ko tu sāksies. Sācies ar klusu vārdu, ar klusu vārdu. Sācies ar klusu vārdu, sācies ar klusu zīmi. Tavējie sapratīs, kā dziesmā ir kliādziens. Jā. Šis ir tas gadījums, ka es gribu tev īpaši noslavēt, tāpēc, ka publikā dziedāja nepareizi tev priekšā. Un tu to vēl piedāvā un dzirdēji. Jā, Agnes, pareizi. Tavējie, nevis savējie, kā te kāds mēģināja iekliegt. Pirmie 40 eiro tavā kabatā. Ejam tālāk. Es ceru, ka kādreiz šī dziesma ir dzirdēta
Aiziet! Es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs, kur nevītīs rozes un nesāpēs sirds. Es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs, kur ziedēs tik rozes un nesāpēs sirds. Reiz iedošā dārzā es iegāju un plaukstošu rozi tur ieraudzīju. Jā, pilnīgi pareizi! Pilnīgi pareizi! Ko citu tur var ieraudzīt? Nu, kārtīgā dārzā. Ejam tālāk. Mēs dzīvojam pasakās. Vecpilsētas ielas dūmi klusi, sapņojam par to, kas kādreiz būsim. Jā, būsim. Laiks ir pāri visām mūsu lietām, pāri sapņiem, pāri saules rietam. Jā, rietam. Esmu brīvs kā putns, gribu lidot, vēlreiz savā tēva mājās dzīvot. Jā, tieši tā ir! Un atkal 40 eiro iekrīt tavā kontā. Es ceru, ka nākamā dziesma tev arī būs par spēkam zelta dziesma. Aiz zelta debesu, aiz zelta Jāņu kungs, uz mūsu mīļās šīs uz zemes. Aiz zelta zirgi un skaiz zelta ģiāls suns, šai rudens kaimajā šai tirgu. Ai čigāniskā sirds, ai tavu zelta širds, šai aplimiecošās veltā. O, pasaule tev pieder, šī mana puštais dziesma, šī priecīgi un brīnīgi pieder tev, jā, pasaule tev pieder, šī uguns manās acīs, šī mūzika, kas manā dzīslā skrien. Ir! Paskaties uz muziķiem, kā viņi mājā galvu. Tādā tempā nodziedāt pareizi. Jā, nu ko? Nu tagad ejam uz visu banku. Ejam uz visu banku un dziesma vēlreiz. Sasildīt, vēlos vēlreiz tavai mierei pieskarties. Vēlos, negribu tevi pazaudēt. Vēlreiz, kamēr rīts tik nav atmodies tev sejā. Pavasarīgā Agnese ir uzvarējusi, apsveicam! Un Agnese, tev pienākas Galaktiko dāvanu karte no Tirdzniecības parkā Alfa. 200 eiro! Un šis kaus no Ondo LV jaunā draudzīgā īstermiņa aizdevēja. Un, protams, mūsu abrīna, mīlestība un tituls gudrākā dziesmu zinātāja Latvijā. Pilnīgi noteikti. Tiekamies nākamā piekdien! Kino